Šodien dienas raidījuma tēma – Rūmas katoļu baznīcas lūma Latgalē. Lai rostu atbildes uz jautājumiem, sākumā dosimies uz Vatikānu. Apskatīsim vienu no senākajām Latgales tradīcijām maija dzīdojumus. Apmeklēsim Daugavpils Svāto Pītera ķēdēs Rūmas katoļu baznīcas draudzes jauniešus, kā arī vissvātākos jaunavus Marijas debesīs uzņemšanas svētku saglabnā. Latvija 2018. gadā svinēs valsts simtgadi. Dēļ to Latgales lielāko pašvaldību vadītāji ir nosūtījuši ielūgumu Rūmas katoļu baznīcas pāvestam Franciskam. Noskaidrosim, vai tiešām pāvests varētu apmeklēt Latviju. I know very well that everyone likes to have the Pope in his land, and the Pope Francis receives a lot of invitation. Every time there is some head of state, prime minister coming to visit the Pope, normally invites the Pope to come. And this is normal because the Pope is a very beloved moral authority, and everyone knows that he brings good things. He brings encouragement, he brings joy, and so on. And normally the Pope takes in consideration all the invitation that he receives from the civil authorities and from the ecclesiastical authorities. Normally he is invited by the civil responsible and by the bishops of the head of the church that not naturally are in particular interested to the presence of the Pope to encourage the Catholic community or the Christian communities there. In this sense, I think it is, we can understand very well that the people in Latvia desire the visit of Pope Francis. They have to understand that Pope Francis receives many invitations, and it is difficult to answer yes to everyone because the time is short, and the Pope has not 20 or 30 years before himself to plan visits. But it takes seriously in consideration. We have seen, for instance, as he has chosen little nations for the first visit in Europe. He was traveling to Albania, to Bosnia-Herzegovina, to Sarajevo. He has traveled to Greece for the immigration problems. And in this sense, he has chosen little lands before Spain, France, Germany, and so on. He was in Strasbourg for a symbolic visit to Europe as a continent. But it was not a visit to France, it was a visit to Europe, to the European Parliament and to the Council of Europe. And in this sense, if he has not chosen until now Latvia or Estonia, is not because are little lands or less important lands for him as the other. No, because for him everyone is important, and in particular he loves maybe the little lands more than or he prefers to begin his visit from little lands than from the biggest one. Lielu lomu Latvijas izveidē nospēlēja Rūmas katoļu baznīcas garīdzniecības pārstāvji. Latgales prīsteri, kuri izsastojās par vienotu valsts izveidi, kas apvienotu Kurzemes, Vidzemes un no Vicepskas guberņas atdalītos Latgales latvīšus. Šo nostoju pauda 1917. gada Rēzeknē, sarīkotajā Latgales latvīšu kongresā, kas vēl pirms valsts dibinošanas lika steurakmeni Latvijas izveidē. Svarīgu lomu Latgales inteliģences veidošanā ieņem draudžu skolu izveide, pasateicoties kuram izglītību ieguva daudz izcilito laika rakstnieki, politiķi un sabiedriski aktīvi cilvēki. Nav noslēpums, ka tieši Rūmas katoļu baznīca Latgalē aktīvi darbojošās draudzes bija viens no galvenajiem iemeslam, kas ļova saglabāt latgaliskumu, tos valodu,
jo dievkalpojumi notika latgalīšu valodā. The mission of the church in the world is before all a mission of evangelization, that is to announce the gospel of Jesus Christ, the Christian faith, to everyone, to all the people of the world. And because this is the mission of the church, and for this aim it is founded by Jesus Christ. In the sense, the religious and the spiritual mission is the first aspect. And there is the announcer of the gospel that has many consequences in the life of the people, obviously. And then the Christian faith is active through the love, to the active love and charity in the society. And we have a lot of initiative of services that are done by the Christian in their daily life, but also from the Christian as community that can build institutions for the service of the others. In particular, there is a big tradition of the Christian churches, also I can speak for the Catholic Church that I know better, in the education. We can have many schools for the children and also for the young people to educate them in the sciences, in the general culture, obviously, but also in particular in the Christian values, in the Christian attitudes toward the problems of today. The Catholic Church has a rich doctrine, rich teaching about the presence of the Church in the society and in the world of today, with engagement for justice, for dignity of the persons, for positive relationship among the people, for growth, human and spiritual growth of every person. In this sense, there is a very large and very profound tradition of educational work for all the ages of the person, from the very beginning, from the little children until the maturity. We have also Christian Catholic universities, exactly to build a culture in which the Christian values are interconnected with the problem of the world of today, and the inspiration of the gospel can help to find a good solution also for the problem of the society of today, in particular in the direction of peace, justice, dignity of the person, and so on. This is something that the Catholic Church and also the other Christian churches are doing in every part of the world, in the different cultural situations. We speak of inculturation, that is, the values of the gospel and the teaching of the church is connected with the different cultures. It is like a seed that grows inside of the life of the different cultures, to bring new richness, spiritual richness to the mankind everywhere. Braucam pieteikt, kas ir maija dzīdojumi un kas ir solas krusts. Te ir lūgšana vīta, kur notiek aizlūgums bez prīstera pīsadalēšanos. Sarkaņu solā, Vabaļas pogastā. Pirmais krusts tika uzstādīts tolajā 1909. gadā. Šai laika posmā līdz mūsdīnam tika nomainīti 2 kūka kristi. Bija arī draumi laiki, kad no 50. gadiem līdz atmūdai krusta nebija. Kad mēs sākam dzīvot to paēstam, kāds tagad mums puļceņš ir šitas. Tas bija, ka otru kristu, tas kaut kur 91. gada mēs sācam ite dzīvot. Bija daudz mums baznīcas dzīvotoju, kora dzīvotoju, dzīvojam līdz zvaigžņam.
ka, beidzās jau gaismi, ītais, ja tā bija elektrība, tā līdz tymsam dzīdam. No tiem prīkiem, kam līdz citiem godiem, līdz mums savs tagad krists. Redzēt, cik toļi no 50 godiem līdz 90 godiem nebija krista. Nebija krista, baznīcā dzīdava, kur sātā dzīdava, a tagad ir mums saīšana, savas slūkšanas vīta, savas divkalpojums. Bagoja godi poris, moš kodi 10. Tī aizgāja uz viņu pasauļu numura, tie ļaļī dzīdotoji, ko mums darīt? Tā ko jau vairs nav kam. Pirms 2 gadiem nolēma izveidot kristu uz visiem laikiem, no akmens. Tik skaistu krustu nav nekur apkārtnē, apgalvoja visi, kas kaut reiz šeit ir pabejuši. Anna Laznāne, Anna. Jā, ir projekts uzrakstīts par Solas kristiem, pa visu pogasta Solas kristiem. I bija jā liela intervija. Neatkarīgā Reita avīzē. I tie bija rakstīts viens teikums, pie sarkaņu kristu vēl tagad dzīt. Tā ka ietoda visa Latvija, visa redz Latvija, ka pie sarkaņu krista vēl tagad dzīt, jodzīt. Ietotas mums turpinājās līdz šodien dīnai. Dzīžam, vēlreiz dzīžam, pateik, divas lūdzam. Mums veicās labi. Jā, tu viss kas labi. Nelaimi nekodu nevaida. Pēdēs Dievam mūtē par visu. To vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodīkiem un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Jā, pie mūsu jaunieši ir jaunieši vakū saka, dzīdot pie krista ir kruta. Balstedis lobas, itī jaunieši dzīt baznīcas kori. Baznīcas mums te ir kora laikam jauniešu vadietoja mūsu starpā ir. Jēzus Kristus mote, vēls Dievu par mums. Baznīcas mote, Dieva žēlestības mote. Jā, mums bija laikam tas gads, kad mēs bijām aizblūdījuši mežā, ne? Mums bija, kad bija vecais krists vairāk, bija tādiem ar zaļumiem izrūtots. Kur zaļums neatrast, mēs aizbraucam, aizjaudzam zirgu, aizbraucam da mežām, lasījam, zirgs nastov, lasījam zaļums, mēs apsamaldējamies, likam tu maisu uz placu, atnesam da šejiņē. Tagad man vējrs saka, kur tu beji tik ilgi? Es saku, mežā bijām, lasījām zaļums. Tā kā ar zirgu jau sen atbrauc, kur tu beji? Mēs uz citu pusi aizgoši. I tajā pat godā vajag sūļenči izkrosot. Izkrosojam sūļenči, vai tā mēs saprotam, koda krosa. Paprasījām veikalā, oras darbam. Bet laikam bija kaut koda otri vajadzēja, kurs nukolst. Krosa nanukolta. Sagojam visas sādamīs, visam malni bruņči biksis, ko cieļamīs. 2 godi nevarēja, es savu nevarēju 2 godi atmaksot. Visi bolti. Visas labos drēbes. Jā, čut nesamaitotas. Es domāju, ka mūsu šitajā, kā jau īsokums ir, mums ilgi tas turpinosies. Ko sacīja, ka vieretīs i veicās, i dzēvie veicās, i darbā veicās. I vasali visi, laimi nekodu navaida, dēļ to palīdzība mums ir. Apstrodotai, zemes apstrodotai, i lūpi, naslivai, jā. Ko lūdzam, to sajamam. Vai cilvēki joprojām apmeklē baznīcu? Vai draudzēs ir jaunīši? Braucam noskaidrot uz Daugavpils Svāto Pītera ķēdēs Rūmas katoļu baznīcu. Kāda ir situācija Daugavpilī katoļu ticīgajiem un jums pašiem, kā darbiniekiem šajā baznīcā? Kā jums līkās, tas ir tālējošs process vai moši, ka dreizumā tas var viss arī izbeigtīs?
Nu, redziet, soksim laikam ar to, ko mums sacīja mūsu pēstētojas Jēzus Kristus. Viņš tā arī sacīja, ka eļņas vorti nav uzvarējis baznīcu. Tas nozīmē, nesavierot uz visiem porbaudījumiem, uz visiem tiem apstākļiem, kas arī varbūt visiem izaicinājumiem arī mūsu pasaulī. Tomēr Kristus sūļējums ir stiprāks par visu, ja? Un Dieva vara, pats Dievs ir stiprāks par visu. Runājot par Daugavpili, redziet, tai paša situācija mums, Daugavpils tāda, īpaša pilsēta, sevišķa pilsēta. Šeit ir vairākas tautības, šeit ir vairākas arī reliģijas, ne tikai konfesijas, bet arī pat reliģijas. Jā, un tieši tāpēc tauta paša izvēlēja pēc savas būtības, bet varbūt sopēvākais tas pats, ka visā pasaulī, ka ne visi praktizēja katru savu, teiksim, tu pašu konfesiju, katru savu ticību, savu laikā pat Svētais Pāvis viens Pāvils II sacīja. Saka, man vienalga, kāda tev ir konfesija, pēc savas būtības, bet esi konsekvents, pīsaturi pie to visu, pie tom visam vērtībām, pie tom visam tradīcijām, un tas ir vissvarīgākais. Un šeit runājot, teiksim, par mūsu Daugavpili, cik mums ir sadarbība ar citām konfesijām, arī ar citiem katoļu prīsteriem, mēs redzam, ka darba ir ļoti vēl daudz, noteikti, bet tā, ka runot, ka drīz būs gols visam, tas tā nebūtu. Protams, izbrauc jaunatne, uz ārzemēm, arī tik lielas pilsētas, kā Daugavpils, bet, teiksim, mūsu draudzī, teiksim, ja es runāju vispār par savu draudzī, tad varbūt pamat problēma pastāv timā, ka ir cilvēki, kas grib, tie paši jaunieši, kas iesaista aktivitātēs, bet nav kur. Mūsim te visa pamat problēma. Jo citos vietos mēs redzam arī ārzemēs ir milzīgas baznīcas, ļoti skaistas, ļoti krošņas, milzīgas ēkas, veseli kompleksi ir uzbūvēti, bet nav kam tur īt. Un mēs arī jums zinām, ka patīšām, ka jūs sacījat savā jautājumā, tā zemtekstā, patīšām tos būs tikai tukšas telpas. Ja mēs nepiepildēsim ar cilvēkiem, cilvēkiem tas nebūs vajadzīgs. Bet paldies Dievam, mūsu draudzī ir tā, ka ir kam, bet nav kur. Pagaidām mēs risinājam šo visu jautājumu. Es domāju, ka nevienu godu vēl risinosim, bet cerams ar Dieva palīdzību, ja tad ir Dieva plāni, mēs arī porvarēsim šos grūtības. Tā tad nav tik dramatiski. Tad var sacīt, ka Daugavpilī ir pozitīvas lietas, un pie jums jaunatne ir baznīcā. Vai ir tas skumīgais scenārijs, ka jaunatnes nav? Nesacīsim, ka jai būtu tā, ka absolūti, ka mēs visi būtu apmierināti, lakotu aiz prīces, ka tas būtu porpildēts ar jauniešiem. Bet mēs nedrīkstam sacīt, ka jauniešu nav. Tas nozīmē, cik lielā mērā jūtas uzrunoti, un cik lielā mērā ir gatavi praktizēt savu ticību, tas ir cits jautājums, bet arī mums daudz kas ir atkarīgs. Bet, gan dzīdošana, gan arī kalpošana, gan arī katehēzēs, gan arī lūkšanu grupiņos, gan svētceļojumos, gan tagad uz jauniešu dīnām uz Krakavu dosīs tīpaši jaunieši, nekas cits. Tas nozīmē, ka jūs ir maz, bet ir kvalitatīvi. Pastāstīt, ko jūs no ito visu gaustit? Kāds jūsu gandarījums ir īt kopā, dzīdot baznīcā Dīvam? Tas ir pošu griba vai kāds to liek darīt? Kā jums ir? Es nezinu, man neviens to neliek darīt, un labi, bērnībā varbūt lika, bet tagad ir tā, ka katru nedēļu gribās gan nākt uz šejieni, gan spēlēt, gan muzicēt, jo tā kopības sajūta, ko es šeit gūstu, tā draudzība un tas, ka mēs esam kopā šeit. Jā, kā Jolanta teica, tā kopiena ir ļoti svarīga, cilvēkam justies piederīgam pie kaut kā. Un tas, ka mēs nākam šeit kopā, ka mēs varam dalīties, un, manuprāt, tas tāds,
tāda laba iespēja vienkārši arī sirdi izskatīt vienam otram. Tu zini, ka tie cilvēki ir tādi paši kā tu. Mums ir kopīgs mērķis, mums ir kaut kāds kopīgs tāds redzējums, un mēs viens otru saprotam. Bet arī, ja kaut kas mums ir, mēs varam dalīties, un mēs arī saņemam to atbalstu ar lūkšanu, ar klātbūtni, ar smaidu. Un kāds ir tas jūsu kopīgais mērķis, uz ko jūs visi ejat kopā? Un tie jaunieši, kas iet uz baznīcu katru dienu? Slavējam Dievu. Mēs tagad pasludinām Jēzu savā dzīvē, mēs liecinām par Dievu, un tas ir mūsu mērķis. Bieži vien grūti. Vienam pašam to ticību uzturēt ir grūti, bet tad, kad tu atnāc ar kādu kopā, tu redzi, ka, teiksim, viņš piedzīvoja Dieva palīdzību vai viņš piedzīvoja to atkal kaut ko tieši pretēji, ka viņam iet grūti ticībā, tad tu saproti, ka tu neesi viens un ka tu esi daļa no baznīcas. Jā. Mērķis ir iepazīt Dievu vairāk. Un tieši šeit, tā kā mūsu tajā kopienā mazajā šeit, mēs varam to darīt arī, gan nākot uz šajieni un lasot Dieva vārdu, Bībeli, un tad mēs dalāmies par to, un tādā veidā mēs sadzirdam varbūt to, ko mēs nevaram paši saskatīt, kad mēs vieni paši nolasam. Mēs redzam tās lietas, ko citi tur saskata tajā pašā tekstā, vienā un tajā pašā tekstā mēs saskatām tik daudz, un tas ir ļoti svarīgi, to piekopt regulāri. Un tā ir vieta, kur mēs varam to darīt, kas mums palīdz to darīt. Svarīgi dēļ ko? Kas mainās ar tevī, kad te uz baznīcu? Kas tev kā jaunītim mainās, kad te uz baznīcu? Man mainās sajūta par to, ka es tiešām neesmu viens šajā dzīvē, kad man ir Dievs, un jo vairāk iepazīsti Dievu, jo mainās tavas vērtības, un es tiecos mainīt vērtības tādas, kādas Dievs gribēja, lai mums būtu. Nevis tās, kuras mums uzsien mūsu visu apkārtējā pasauli. Tās visas mantkārīgās tādas lietas, un atbrīvoties no tā un to gara dvēseles, to kaut kādu gūt spēcinājumu un attīstību tajā jomā. Tas ir man tā kā svarīgākais un interesantākais. Simtim tūkstošu svātceļotāju no visas Latvijas un tuvākam tālākam zemēm ik gadu apmeklē vissvētākos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku Agleonā. Pirmsākam Agleonā ar šo bazilikas viesture aizsākās 18. gadsimtā, kad šie dominikāni uzbūvēja šo baznīcu un klūsteri. Un drēža viņi arī jau šeit sāk pulcētīs daudz cilvēku uz baznīcu. Kas jūs šeit pīvalk? Pirmām kārtām dominikāņu liturgijā, jo tamā laikā viņi centās, lai liturgija būtu krošņa, skanīga ar dzīsmām. Un arī, kas bija šeit īpaši šajā baznīcā, te bija divmotis arī svātbilde, ko arī tauta arī uzskatīja kā brīnumdarētoju, kuru cilvēki pijos lūdzotīs saņēma daudz žēlistību. Un tā jau 19. gadsimtā jau zinām, ka jau daudz cilvēku jau devās uz šajīnu svātkiem. Lielākie svātki Agleonā bija 15. augusts, debesīs uzņemšanas svātki. Un uz šiem svātkiem pulcējās daudz svētceļnieku. Īpaši daudz svētceļnieku mēs zinām, ka pulcējās Brēvalas laikā. Tas 1938. gadā jau uz šiem svētkiem pulcējās ap 120,000 jau svētceļnieku. Un pēdējos gadus, kad mēs atguvām šo neatkarību, brīvību, atkal attīstījušie svētceļnieku tradīcija, kad varētu atkal pulcēt grupas no draudzēm, lai viņi
kopīgi ar Kristu, ar dažādiem karūgiem, arī doties ar dzīsmām, doties uz šo arī svētceļojuma vietu Aglūnu. Kas jūs šeit arī pīvalk, arī šodien, arī mūsdienos? Nu, droši vien tas pats, kas pievilka arī cilvēkus arī 100 gadu atpakaļ, tas ir šeit Dieva klotbūtne. Dieva klotbūtne, kas namainīga, kas Dievs vienmēr, katrā gadsimtā cilvēkus arī aicināja pie sevis. Un cilvēki individuāli arī saņem šos no Dieva arī žēlestības, mīrs, kāda iekšējas var būt izliekšana, tāds dzīdinošanas arī bijušas. Gan garīgi cilvēki saņem tādu spēku, cerību dzīvot toļo, gan arī mīsīgi ir daudzas arī mūsdienos notiek arī cilvēku dzīdinošanas dažādām slimībām, vai arī mīrs pieņemt šo slimību, kas ir piemekļojusi cilvēku, sagaidāt arī novest stundi mīrā, paļāvībā. Tad dažādi ir šī brēnumi, ko cilvēki var saņemt arī caur lūkšanu šeit Aglūnā. Mūsu latgalīšu vidā 21. gadsimtā katoļu ticība nav zaudējusi savu nozīmi. Mēs joprojām ticam.